No bērnu perspektīvas skatoties, ļoti labs instruments ir profesionālais sports. Bērnam skatoties uz šiem superspēlētājiem, uz sportistiem, redzot, kāda ir viņu gan ķermeņa valoda, kā viņš uzvedās, gan to, ko viņš dara pēc treniņa. Varētu arī caur šo autoritāšu prizmu strādāt ir treneris. Ir brīži dzīvē, kad jauniešiem treneris ir lielāka autoritāte nekā vecāki. Šī ir ļoti liela atbildība. Bieži sanāk runāt ar treneriem kādā seminārā vai lekcijā, un tur vienmēr es cenšos uzsvert arī to, ko Bobs Hārtlīs daudz saka, ja? Ka tu esi īstenībā tas, kas reprezentē savas vērtības, un to tu liec iekšā šajā kolektīvā. Viens no amerikāņu teicējiem ir teicis, ka trenera ietekme uz populāciju, jeb uz cilvēku grupu, ar ko viņš strādā, viena gada laikā ir tikpat liela, cik jebkura cita cilvēka ietekme 10 gados. Ja, tad treneris viena gada laikā var ietekmēt cilvēku pozitīvā vai negatīvā veidā 10 reizes vairāk nekā jebkuras, piemēram, citas profesijas pārstāvis 10 gadu laikā. Es gribēju teikt, ka ļoti liela ietekme ir arī tas, ko mēs darām savā ģimenē, ne tikai treniņā. Tas, kas bērnam ļoti vajadzīgs, ir šī dažādība, ka nav tikai hokejs, ja, no pirmdienas līdz svētdienai, ka ir dažādība, kas ir sausais treniņš, tad ir vēl virkne atjaunošanās lietas. Protams, viņi ir vēl bērni. Tas nozīmē, ka vajadzētu arī ģimenes ietvaros būt kādām sporta aktivitātēm, kur visi kopā domā par to, ka jā, mēs ejam pastaigāt, mēs ejam braukt ar velosipēdu, ka mums ir ūdens līdzi, ka mēs, paņemam kaut ko uzkost līdzi, ka mēs visu laiku domājam par savu ķermeni.